Lai gan bezdarba līmenis Latvijā pēdējo mēnešu laikā sācis samazināties, tomēr tas joprojām ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Šā brīža darba tirgu Latvijā raksturo arī tāds paradoks, ka liels bezdarbnieku skaits strādāt neprot, negrib un nav gatavi. To konstatējuši personāla atlases speciālisti. It īpaši smagi iekļauties darba tirgu ir tiem, kuri bez darba atrodas ilgstoši. Situāciju pētīja Māja Migla. Tā tikai šķiet, ka pārdevēja vai kasieru profesiju var apgūt īsā laikā un katrs, taču dzīve rāda ko citu. Maksima veikala tīklā ik pa laikam nepieciešama pārdevēja, bet kā stāsta veikala vadība, no 100 cilvēkiem, kas pieteikušies un iesūtījuši savu CV, darbam atbilstoši vidēji ir tikai 3. Edgars ir viens no veiksminiekiem. Bez darba pabijis 2 mēnešus, bet bijusi pārliecība, ka darbu atradīs. Kā jau celtniecībā tas gadās pavasaros un sevišķi ziemas beigu mēnešos darba praktiski vispār nav. Un tāpēc sāku izskatīt variantu, ka varētu iet strādāt tomēr beidzot kaut kur normālā vietā, kur patstāvīgs darbs ir un patstāvīgi, lai nav tāda raustīšanās, ka vienu dienu tev darbs ir un pēc tam 2 dienas te nestrādā. Tādā veidā es nonācu Maksimā caur internetu. Taču Latvijā bez darba joprojām ir 183 000 cilvēku. 5. daļa no tiem ir ilgstošie bezdarbnieki, un tas jau ir pavisam cits status. Tiešām nākas acījā diezgan daudz cilvēks, un no tā arī var spriest, ka varbūt, ka daudziem ilgi meklējot darbu, vai nu drusku nolaidušās rokas, vai arī drusku pietrūks tādas asas uztveres, saprast to, ko darba devējs no viņiem gribētu sagaidīt. No iesūtītajiem dzīves aprakstiem jau sākotnēji noskaidrojas, ka prasībām neatbilst 85% darba meklētāji. Pēc pārunām atkrīt vēl 2/3. Jābrīnās, ka joprojām ir cilvēki, kurš meklē dažreiz kasieru vai pārdevēju vietu veikalā, bet atzīst CV, ka viņam nav valsts valodas zināšana. Tātad tas pilnīgi automātiski atkrīt, jo nevienā gadījumā šādi cilvēki netiek šais darbos ar klientu. Vēl citiem nav vidējās izglītības. Mēs, ņemam kasieru pārdevēju amatos cilvēkus, kuriem ir vismaz vidējā izglītība. Valsts valoda nezina 5. daļa bezdarbnieku. Nodarbinātības valsts aģentūras speciālists saka, šis iemesls sagādā vislielākās grūtības darba meklējumos. Valodu var apgūt bezmaksas kursos, tajos arī piesakās, bet mācīties ātri apnīk un pamet. Arī vidējās izglītības trūkums kavē atrast darbu. Īstenībā darba tirgumu vajag profesionālo, ne tik daudz vidējā, bet ja ir tikai pamatizglītība un nekas tālāk nav, un tad tas ir, protams, viņš iestrēgs šajā bezdarbnieku skaitā, un viņam ir ļoti grūti izrauties, īpaši šodienas situācijā. Janvārī Rīgā ilgstoši vairāk par gadu bez darba bija 12% bezdarbnieku, tagad jau 20%. Speciālists saka, tas ir nerakstīts likums, jo ilgāk cilvēks ir bez darba, jo grūtāk viņam atgriezties darba tirgū. Arī celties no rīta ir liela problēma un iet uz darbu. Un mēs sastopamies ar cilvēkiem, kuri atklāti saka, kā 8 stundas strādāt, un tā nav spēle, tas ir no sirds cilvēks izbrīnīts. Un saka, ja viņš ir gadiem jau nestrādājis, tad viņam tas ir milzīgs šoks būtu, kā 8 stundas dienā nostrādāt. Pamazām darba tirgū vērojams pozitīvas tendences. Maijā darbā iekārtojušies vairāk nekā 7000 bezdarbnieku. Arī pārējiem nodarbinātības aģentūra iesaka akli nepaļauties uz veiksmi, bet iet kursos, apgūt zināšanas un būt ieinteresētiem no jauna iekļauties darba tirgū. Māja Migla, Kurpnieks, Latvijas televīzija.